Glaznošana studijā Vēja puķe. Gribu dalīties ar glaznošanas procesu, kas norisinājās pagājušā ziemā studijā Vēja puķe. Tas bija saistībā ar gadskārtējo Mākslinieku savienības izstādi, kura tiek rīkota pavasarī, un šoreiz saucās Atspulgs. Un sava darba tēmu izvēlējos saistībā ar atspulgu un ziediem. Jo ziedi pēdējos gados ir ienākuši manā glezniecībā, un ar spogu, kurš ir palicis man mantojumā no mātes, kurā es mēģināju saskatīt to, ko ar mums dara laiks, atpazīt sevi. Un tad līdz ar to šis darbs ir ar nosaukumu Ziema, orhideju ziedēšana un atspulgs senās. Orhidejas mani pavada gadus 7, kopš tās atnāca ziedēt uz manas istabas palodzes dubultos. Un tās mani pavada arī šeit, studijā Vēja puķe. Orhidejas zied ziemā, kad aiz loga ir sniegs, kad aiz loga ir tumšs, un tās ir brīnišķīgs atgādinājums, ka ziedēšana nekad nebeidzas. Glaznoju orhidejas laikā, kad man ir grūti pārtraukt klusēšanu, pārtraukt to, ka man nav spēka glaznot vai zīmēt. Orhidejas ir kā dziedinātājs. Tās ir vienlīdz skaistas katru dienu un zied mēnešiem ilgi. Un tev nav jāuztraucās, ka tās līdzīgi kā citi ziedi savītīs un nobirs jau pēc pāris dienām. Tās spēj gaidīt, tām piemīt ilgstamība. Glaznojot šo gleznu, tajā bija vienlaikus daudz portretu, daudz mazo skaisto orhideju seju, un viena starp tām bija mana. Gadiem ritot, seja kļūst par spoguli, kura atstaro visu, kas ar mums ir noticis. Prieku, skumjas, sāpes, aizrautības, vilšanos, arī nogurumu. Vai to, ka tu zini un tevi vairs nevar piemānīt. Nevar piemānīt
dzīve, cilvēki un arī pati sevi tu vairs nevari piemānīt. Glaznojot šo pašportretu, es saskāros ar to visu. Man no spoguļa pretī raudzījās nogurusi seja. Un tas viss nāca arī portretā. Bet ar laiku dienas kļuva garākas un gaišākas, un sejā parādījās vairāk gaismas, vairāk prieka. Orhidejas dziedināja mani, un es jau teicu, tu nevari būt tik nogurusi, skumja, tu nevari negribēt šo pavasari, kurš drīz būs klāt. Tu vēl aizvien ziedi, kā šīs orhidejas, tepat uz palodzes. Tev vēl aizvien ir ko dot pasaulē. Glaznojot, es domāju par to, kas ir bijis pirms mums, un ko mēs atstājam aiz sevis. Es domāju par savas dzimtas cilvēkiem, par vecvecākiem, vecākiem, mūsu bērniem, mazbērniem, par visām šīm daudzajām saknēm, kuras ir caurvijušas mūsu pagātni un baro šodienas ziedus. Par to, kas mēs esam visi kopā. Par to, kas mēs bijām un kas mēs varētu būt. Tas ir darbs no cikla ziedēšana. Un šajā ciklā jau ir tapuši 2 darbi. Vienu no tiem jūs redzat aizmugurē, tā ir magoņu ziedēšana, un pirms tam arī magnolija ziedēšana, kur attiecās uz pavasari. Un šobrīd top darbs, kurš saucās
orhideju ziedēšanu, kurš, protams, ir saistīts ar ziemu, kad mums uz balodzēm zieda orhidejas.